bet Prāgā turpinās pasaules čempionāts daislidošanām. Šodien īsā programma kungiem. Denis Vasiljevs ar sezonas otro labāko rezultātu kvalificējies izvēles programmai. Par notikumiem uz Prāgas ledus vairāk zina stāstīt Dārvids Ēnštreits. Pasaules čempionāts Prāgā noslēdz olimpisko sezonu, bet O2 arēna ir atbalstošu līdzjutēju pārpildīta. Denis Vasiljevs, kā vienmēr, tika sagaidīts un pavadīts ar skatītāju ovācijām. Īso programmu izdevās veikt stabili, faktiski tāpat kā Eiropas čempionātā, gan olimpiskajās spēlēs. 82,27 punkti, kas ir par 0,14 punktiem mazāk par Milānā sasniegto īsajā programmā. Vasiljevam pagaidām 13. vieta. Es domāju, noslidoju labi. Es varbūt varēju izdarīt vēl labāk. Es varbūt piekrītu otram elementam, kuram bija samazināts, jo es zinu kāpēc, bet pārējā es slidoju. Man nebija laiks mani apskatīt, kad es to darīju. Es centījos būt tajā mirklī un pilnīgi būt atvērts cilvēkiem. Pēc olimpiskajām spēlēm Vasiljevs ir ar savu sacensību programmu piedalījies vairākos šovos. Viņa prāt arī produktīvi trenējies. Pēdējā nedēļā es esmu nosidojis 4 īsus un 4 lielas programmas. Tas ir vienā nedēļā vairāk nekā... Visā sezonā līdz šim. Varbūt ne tik traki, bet jā. Es esmu izdarījis ļoti lielu volumu, apjomu un es jūtos drošāk. Federis Kulišs čempionātā ieradies bez saviem treneriem, kuri uz izmeklēšanas laiku atstādināti no sacensībām, un 21. dzimšanas diena viņam izvērtās par lielu vilšanos. Pēdējā 36. vieta un čempionāts beidzies. Līderis pēc īsās programmas ir amerikānis Ilja Maļiņins. Dārvids Ēnštreits, Normons Paulovskis, Latvijas televīzija, Prāga.